Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzems. Šodienas raidījumā mēs pievērsīsimies tēmai, kas jūnija izskaņā kļūst aktuāla teju katrā Latvijas vietā – Jāņiem. Šie svētki ir dziļi iesakņojušies mūsu kultūrā un tradīcijās, taču bieži vien to svinēšanas veids liek mums, kristiešiem, uzdot jautājumus par to izcelsmi un garīgo nozīmi. Šodien studijā viesojas Dāvis Trubackojas un Patriks Gredzens, lai atklāti un būtiski izzinātu saulgriežu saknes un Jāņu paražas. Viesi apskatīs, kāpēc daudzas no ierastajām tradīcijām nesaskan ar Bībeles principiem un dalīsies padomos, kas palīdzēs ikvienam pavadīt brīvdienas tā, lai tas ir Dievam patīkami. Patīkam klausīšanos! Esiet sveicināti radio klausītāji. Šodien ar mani kopā ir Patriks. Čau, Patrik! Čau! Un šodien mēs kopā aplūkosim tematu, kas ir ļoti saistīts ar mūsu latviešu identitāti, vai ne? Galu galā mums pat ir valsts svētki par godu šiem svētkiem. Jā, brīvdienas mums ir un tie ir Jāņi. Jā, paskatīsimies kopā nedaudz uz vēsturisko pusi, vispār saulgriežiem, jā, Jāņiem konkrēti, no kurienes tās kājas aug. Un tālāk paskatīsimies nedaudz par pašu Jāņu norisi. Ne tik ļoti, lai jūs izglītotu, ko darīt Jāņos, bet lai vienkārši mēs zinātu, kas ir kas un varbūt tās kaut kādas lietas kādam būs jaunums. Jā. Un tad beigās noslēgsim ar secinājumiem, ar praktiskām lietām, ko mēs no tā varam izņemt. Ok. Iesākumā tad par vēsturisko pusi. Tie, kas no jums lasa Bībeli, esat pētījuši Atklāsmes grāmatu, tad ziniet, ka Atklāsmes 2. un 3. nodaļā ir minētas 7 draudzes. Un, kā zinām, šīs 7 draudzes ir 7 periodi kristīgajai draudzei kopš Kristus dienām līdz Jēzus otrā atnākšanai. Un 3. periods, konkrēti Pergamas periods, ko Bībeles pētnieki ir vienojušies, ka tas varētu būt no 313. gada līdz 538. mūsu ērā, raksturojas, atceries ar kādu periodu tas raksturojas, kas tam raksturīgs? Tieši kristietības pielāgošana pagānu tradīcijām. Jā, tā mēs to atsaucamies. Tātad kompromisa periods. Ja pirms tam bija vajāšanas uz draudzi un tas nenostrādāja, tad ar tādu slavenu personu, ko noteikti jūs esat dzirdējuši, imperators Konstantīns Lielais, sākas šis te asimilācijas periods. Viņš gribēja apvienot kristiešus ar pagāniem. Jā, lai pagāniem būtu vieglāk integrēties kristietībā. Un šo ir svarīgi paturēt prātā. Viena no lietām, ko jūs noteikti varbūt esat dzirdējuši, ir 321. gadā mūsu ērā pieņemtā šis te, kā mēs to parasti saucam, pirmais svētdienas likums, kad tika izdot pavēle svētīt saules dienu, kas ir svētdiena, ar likumu. Protams, sabata svētīšana vēl netika aizliegta sākumā, bet pamazām aizmirsās. Tas tāda viena spilgta lieta. Es vēl nesen tā pārskatīju, un man fascinēja, ka kaut kur, man liekas, 431. gadā mūsu ērā, kas iekļaujas šajā periodā, Jaunava Marija tika atzīta Efezā par dievmāti. Tas ir interesanti. Tā ir liela paralēla ar pagānu reliģijām vispār, kur bija sieviete dievība kā tāda. Un tā. Bet kādas vēl lietas, ko tu vēl tā īsumā varētu pieminēt, kādas vēl lietas tika iekļautas? Tātad pagāniem bija tās vietas, kur viņi pielūdza Dievu, tās bija lielas katedrāles. Un tad, kad šajā periodā, kad tika viss kristianizēts, tad šī tempļi, šī katedrāles, kā tad tās bija, tika pārvērsta par dievnamiem. Jā. Piemēram, arī bija dažādas statujas, dažādiem dieviem, piemēram, Romā bija tāda Jupitera statuja. Jā. Bet viņu pārsauca par Pētera statuju. Es zinu, es tās dzirdēju, un līdz pat šai dienai viņi tur stāv un cilvēki brauc un pielūdz. Bet tas, par ko tu teici par tiem tempļiem, ļoti interesanti, jo ja mēs tā loģiski padomājam, vai ne, kopš apstuļu dienām, kur tad apstuļi sapulcējās? Viņi pulcējās mājās. Mājās, sinagogās? Gāja uz mājām, lauza maizi, ēda kopā. Jā, un sinagogas bija tāda lieta. Jā. Un templis jau arī bija, bet tas bija tikai viens. Jeruzalemes templis, kur izpostīja, un pēc tam, tagad viņi cer tur atjaunot, bet tā. Jā, un es arī skatījos kaut kādus tur templis, tur bija gan Jupitera templis,
gan Diānai par godu templis. Tās bija masīvas celtnes, un pagāniem savukārt tas bija ļoti familiāri. Viņiem nekādas liels pārmaiņas, vai ne? Ja viņi, piemēram, no tādām celtnēm tagad sāktu pulcēties pa mājām kaut kur, kur liktos dīvaini, jā. Nepieņemam, jā. Un daudziem tā likās, jā. Kas mums vēl ir interesants ievazājies no pagānisma? Man liekas, dažādas rituālās darbības, ko veids vispār, vai ne? Dievkalpojumos, lielajās baznīcās un tā. Principā, ja tā tur pastās un parokās, visas tās lietas ir aizgūtas, jā. Un vienmēr atcerieties tādu salīdzinājumu, ja jūs domājat par apustuļu draudzi, tad kas tur bija un kas tur nebija. Vai tiešām tur bija viss tas svētais ūdens un tādas lietas, kuras nav loģikas, vai ne, un tam visam. Bet viena grandioza lieta, kas vēl tika iekļauta, ja bija integrēta kristietībā, ir svētki. Jo pagāni mīlēja svinēt svētkus. To viņi darīja bieži, jā. Jā, un kad viņi svinēja svētkus parasti? Kā viņi mērīja, kad vispār svētkus svinēt? Pēc saules. Jā. Pēc tā, kā saule kustās. Kādus svētkus tev nāk prātā, kādi svētki? Tāds ir saulē ir tādi 2 būtiskākie saulgrieži. Ir ziemas laikā saulgrieži un vasaras laikā saulgrieži. Ok, saule griežas, jā. Saule griežas, jā. Proti, kad viņi ir vienā punktā un otrā, jā. Jā, tātad ziemā dienas ir visīsākās. Kad diena ir visīsākā. Jā. Bet vasarā, tad, kad diena ir visgarākā. Un saulē ir visaugstāk tieši virs galvas. Ok, un kā viņi svinēja šo svētku Romas impērijas laikā un ko integrēja kristietībā? Viena no lietām, ko integrēja, bija tas, kad baznīca bija nolēmusi, ka Jēzus dzimšanas diena ir 25. decembrī. Tātad Ziemassvētkos. Ok, tas tā kā tāds tradīcija. Viņi tā pieņēma, jā. Okay. Un Bībelē, Lūkas evaņģēlijā minēts, ka Jānis Kristītājs bija 6 mēnešus vecāks par Jēzu. Tātad sanāk, ka viņa dzimšanas diena būtu pusgadu ātrāk. Tātad vasaras saulgriežos. Tad viņi paņēmuši ir Kristus dzimšanas dienu sasaistījuši ar ziemas saulgriežiem. Jā. Un attiecīgi pusgadu ātrāk vasaras saulgrieži ir Jāņa Kristītāji. Jā. Te mums parādās Jānis, ok. Jā. Un interesanti, kad, kā jau notika ar daudziem citiem svētkiem, arī kristietība šo svētkus pārklāja ar Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu. Tātad pagāni svinēja vasaras saulgriežus, bet kristietība, tā laika kristietība pārklāja šos svētkus ar Jāņa dzimšanas dienu. Un tātad kas ir tāda izplatīta praksa, kas notiek arī ar daudziem citiem svētkiem, piemēram, Ziemassvētkiem, kad kristīgie svētki tiek novietoti pāri jau esošajiem svētkiem, lai tos pārkristīgotu, lai padarītu tā, lai kristieši arī tos var piedalīties. Un tas pats notika, piemēram, ar Ziemassvētkiem un ziemas saulgriežiem. Jā, tātad mēs ņemam kaut kādu lieku un pieliekam klāt birku kristīgs. Tieši un tā, tagad tas ir ok, vai ne? Tas patiesībā ļoti loģiski saskan vispār šo imperatoru Konstantīnu mērķi kristīgot pagānismu. Tā ir tieši viņa ideoloģija. Jā, un tas pats arī ar svētkiem. Tieši ņemam kaut ko, kas ir pagānisks, konvertējam kristīgi un sakam, tagad mēs to svinam. Jāpiebilst vēl, ka patiesībā, kad es tā pastījos, tur arī citi svētki, īstenībā visi lielie tādi svētki, ko mēs pa gadu svinam, ir ar to saistīti. Jāpiemina ir tāda auglības svētki par godu Ištarai, kas ir lieldienas, kā mēs svinam, vai ne? Ko pagānismā sauc par pavasara ekvinokciju, jā. Tad mums ir Samhains, kas ir pagānismā tā diena, kad, kā viņi saka, robeža starp šo pasauli un garu pasauli ir visplānākā. Un kurā dienā tas ir? Tas iekrīt 31. oktobrs. Halloween. Un 1. novembris, un tas ir Halloween šodien, vai ne? Jā. Bet interesanti, ka kristīgā baznīca jau svin Halloween tikai zem kādas nosaukuma? Zem? Visu svēto dienu un visu svēto nakts. Interesanti. Jā, un viņi godā svētos. Un man bija šoks pat par Valentīnu dienu. Ka tas ir svētā Valentīnam par godu Romas šķīstīšanas un auglības svētki februāra vidū. Kurus paņēma kristīgā baznīca. Vienvārds sakot, visi šie svētki nāk no pagātnes, no pagānu tradīcijām. Jā, ar labiem nodomiem. Jā. Lai viņiem būtu vieglāk kļūt par kristiešiem. Vai tas rezultējās labos augļos vai ne, to mēs varam secināt paši, redzot gan vēsturi, gan šodien, gan arī Bībeles liecību, bet tad iesim tālāk par Jāņiem konkrēti. Tad tas ir mums tāds kopējais ievads, vēsturiskā puse šiem svētkiem, saulgriežiem kā tādiem, ka pagānismā tie tiek svinēti, un konkrēti par vasaras saulgriežiem, par Jāņiem. Man ir jautājuši un teikuši tā, kā mēs vispār varam kaut ko zināt par Jāņiem? Tā, loģisks jautājums. Tas ir loģisks jautājums, jā. Kas ir tā vadīkla, kas ir viņu bībele, viņu svētie raksti, un patiesībā tas nav vienkārši gaisā nekarājas tās lietas. Jā, tā ir tradīcija, ko nodod no paudzes paudzē, bet izrādās, ka pamatā tam ir dainas. Kas ir dainas, tu zini?
latviešu tādi senie dziesmu raksti. Jā, tautas dziesmas. Parasti, jā. Un tajos interesanti, ka tur nevis saka, ko mums darīt, ko nedarīt konkrēti, jā, nē, bet tur vienkārši apdzied dzīvi. Apraksta, kā notika agrāk. Jā. Kā vecie tēvi to darīja. Tieši tā. Un tur, protams, ir arī minēti par svētkiem, par dažādiem svētkiem, tā skaitā Saulgriežiem un Jāņiem. Un tā mēs nonākam pie Jāņiem. Jāņi, kā to svin latviešu tauta. Kā jau mēs minējām, tas ir laiks, kad saule ir konkrētā punktā, kad diena ir visgarākā un nakts visīsākā. Un tas vienmēr pagānismā tad jāizmanto šī izdevība uz kaut kā tas tāds pārmaiņu, pagrieziena moments, vai ne? Nu, vienmēr cilvēkam gribas kaut ko tādu. Sākas jauns cikls. Jā, sākas jauns cikls. Jā. Iziesim cauri varbūt tās tam, kā tiek svinēti Jāņi. Jā, 2 galvenās dienas viņiem un kas katrā dienā notiek. Ar ko sākās viss? Tad viss sākās ar 23. jūniju. Ok. Un to sauc par zāļu dienu. Zāļu. Un interesanti tas, ka tur notiek tāda galvenā sagatavošanās. Kad tiek viss sagatavots, visi ēdieni pagatavoti, viss sataisīts, lai varētu tālāk svinēt. Tik interesanti. Man jau izklausās pēc baigās paralēles. Jā, un tas, manuprāt, iet ļoti līdzīgi bībeliskajam ciklam, kad piekdiena ir sagatavošanās diena pirms sabata. Un interesanti, kad nākamā diena, jeb svētki tiek svinēti, kad saule noriet. Nu, nepārprotam paralēli. Jā. Tas ir interesanti. Nedaudz vēl par pašu zāļu dienu. Viņi sagatavojas, vai ne? Viņi sataisa ēdienus. Vispārējais, protams, kaut kādas lietas ir jādara jau pa gadu. Protams, jāsagatavo svarīgās sastāvdaļas, kā mēs runāsim par sieru un alu, jā, kas nevar vienā dienā tapt. Bet ko viņi dara ar tām zālēm? Tātad no pusdienu laika viņas var vākt līdz saules rietam, tad viņu it kā enerģētiskā vērtība ir tur visaugstākā, tā viņi ticēja. Ko viņi darīja ar tām zālēm? Pina vainagus. Interesanti. Pina vainagus, jā. Vainags. Kāpēc vainags? Ko simbolizēja vainags? Viņš simbolizēja sauli. Saule, gaisma, nu gal galā saulgriež, vai ne? Nu, jā. Un interesanti, kad Jāņu tēvam, jeb tam galvenajam Jānim, kas bija ģimenē, Namatēvam, jā, viņam lika galvā ozola vainagu. Un ozols seniem latviešiem bija tāds svēts koks. Un viņš tikai drīkstēja valkāt šo ozola vainagu. Tātad, ja tu ieej tādā Jāņu vakarā kaut kādā sētā un meklē, kuram ir Jāņu vainags, tu vari vainags, uzreiz pateikt, kurš ir galvenais īpašnieks. Tas, kurš arī ir, kā saka, vakara programmas vadītājs, kā mēs pēc tam secināsim. Un tad ir Jāņa māte, vai ne, kurai arī bija šis vainags? Jā, viņai lika ziedu vainagus. Taču vainagus pina arī daudz un dažādus, un viņus pārsvarā lika uz dažādām sētām, dzīvniekiem un arī cilvēkiem. Un kāpēc to darīja? Viss auglībai. Auglībai, lai nākamajā gadā būtu labāka raža. Labāka raža uz lauka, labāka auglība lopiņiem. Lopiņiem, jā. Un pie cilvēka auglības mēs pieskarsimies vēl. Jā. Labi, tā ir zāļu diena. Zāļu diena iet, tā noslēdzas un iesākas Jāņu vakars, kā jau mēs minējām, ar saulrieti. Ar saulrieti, jā. Tad saulrietā tiek iedegts ugunskurs. Ugunskurs, un es tur skatījos vēl pūdelis. Pūdelis, jā. Tas... Ne jau suns. Jā. Bet kas ir pūdelis? Tāda Pūdelis, jā. Muce, kas ir uzspraust uz mietu, viņu aizdedzina, lai to ugunskuru uztaisītu tādu augstāku. Augstāk, jā, lai redz, ka šeit svin, kā saka. Jā. Jā, viņi sāka kurināt, un es saprotu, ka tur tas uguns viņiem bija jānotur līdz pat rītam. Līdz pat rītam, jā. Tam bija arī maģiska nozīme, jā. Ka tas tādā veidā Jāņu uguns nes svētību, tik tālu, cik redzams tā gaisma, un ka ir jāizvelk no pagājušā saules cikla uz nākamo jāpārvelk šī gaisma. Tāpēc katrai mājsaimniecībai tas bija, kā teikt, svēts pienākums uzturēt šo uguni, lai tās varētu iet tālāk. Ko ar to ugunskura darīja vispār? Kāda bija ugunskura loma visā vakarā un naktī? Tur darīja dažādas lietas, taču viena no lietām, kas man tagad nāk prātā, bija tur meta ziedojumus. Dedzināja ziedojumus, kā arī vainagus, kuri tika sapīti. Pagājušie. Cik es atceros, tie bija laikam vecā pērnā gada. Interesanti, jā. Jā, pērnā gada. Tā kā nost ar veco un sākam kaut ko jaunu. Ar jauno. Un tie ziedojumi man likās interesanti lieta. Tas ir interesanti, jā. Ir vispār kaut kā tāda atkal, tādu upuru ideja kaut kāda, vai ne? Bet uguns arī simbolizē sauli. Uguns. Saule ir tā kā uguns. Un tieši tā tiek dot ziedojumi saulē teorētiski. Ja mēs meklējam, pamatojumu, kur kas aiziet, jo nekas nav īsti nejauši. Mums no vienas puses liekas, tas viss ir vienkārši for fun. Kā angļu saka for fun, jeb latviski, prieka pēc, vienkārši, jautrībai.
patiesībā, lai arī cik bēdīgi tas nebūtu, nekas nav tāpat vien, un visam ir kaut kāda cēloņa pamatojuma, un parasti tie visas saknes aizvelk līdz turienei. Jā, tātad šis ugunskurs tiek dedzināts, lai nodrošinātu gaismas tādu kā pāreju no viena saules gada otrā. Jā. Tā kā tāds jaunais gads gandrīz vai pagānismā, ja tā var teikt, latviešu. Es arī lasīju par to, ka, protams, sadedzinot pērno, mēs sakam tā visām neveiksmēm, sliktumam, mēs atbrīvojamies no pagājušā gada nelabā, tā visa tas tāds simboliska pārēja. Ok, ugunskurs ir, tad ir vakara mielasts. Kas ir pasākuma vadītāji? Tātad pasākuma vadītāji ir Jānis ar savu sievu. Un viņi organizē, lai viss šis ēdiens taptu un lai visi viesi būtu pēduši un lai viss notiktu kā vajag. Un lai viss notiktu saskaņā ar tradīcijām. Tas bija viņu pienākums, lai šis pasākums būtu tā kā vajadzīgs. Pienāks, lai visi justos labi, lai visi varētu ņemt dalību tajā un tā. Viņi pēd. Un kas galdā tika likts? Mēs te jau pirmīt minējām divas galvenās sastāvdaļas. Parasti liek galdā jāņu sieru un alu. Jā, jāņu sieras diezgan garšīgs vispār, cik es atceros. Garšīgs, jā, bet ko raksturos jāņu sieras, kā viņš izstās? Kas tur pa Viņš feature? ir dzeltens un apaļš. Kaut kur jau redzēta lieta. Tā arī simbolizē sauli. Saule, jā, ja mēs dotu mīklu bērnam teikt, kas ir dzeltens un apaļš. Atbild būtu saule. Saule un jāņu sieras, jā. Tā ir. Un tad otrs, un ko uzdzert pa virsu? Uzcer alu, un alu simbolizē tādu kā sarmnieka darba, spara un lauka ražība. Tātad iepriekšējā gadā tiek labība novākta, un no šīs labības tad var izgatavot tālāk alu. Nu jā, un ja nav labības, nav alus. Nav alus, jā. Un kāpēc mums vajag ražanu ražu? Lai varētu nākamajā gadā taisīt atkal svētkus un darīt atkal to pašu. Ja godīgi vispār nāk prātā vārdi no Bībeles, ka strādnieks ir savas algas cienīgs un ka ko sēj to pļauj cilvēks, tā kā no vienas puses tādi kristīgi principi, bet kā jau allaž. Ienaidnieks ņem kaut ko labu un pagriež un sagandē. Un interesanti, kad sieras, kas simbolizē sauli, kad cilvēki to ēd, viņš tā kā uzņem daļu no saules spēka. Jā, tas ir tas, kam viņi ticēja. Pareizi. Tam bija arī rituāliska nozīme. Tas nebija vienkārši mēs uzēdam ēdienu, bet visiem bija jāēd no šī siera. Jo interesanti, kāpēc tieši sieras? Tad tieši šī dēļ arī ir. Jā, kā sastāvdaļa tam visam. Tā kā viņi ir ēduši, dzēruši, tā teikt, prāts jau sāk lustīgāks palikt. Seko tāda ļoti interesanta lieta, viņi sāk līgot. Jā. Kas tāda līgošana? Ko nozīmē vispār līgot? Līgot, es saprotu, ka tas ir dziedāt, vai ne? Dziedāt tā kā tādās līgo meldiņā. Un ko nozīmē vārds līgo? Līgot, tas ir interesanti pasaka, kas tas ir. Līvu valodā tas nozīmē lai top. Lai top kādā valodā? Lai top, līvu valodā. Līvu valodā lai top? Lai top. Wow! Jo es dzirdēju, ka lasīju, ka visas dziesmas, tautas dziesmas un viss bija jādzied šajā konkrētajā melodijā. Līvu meldiņā, jā. Jā, un sanāk, ka visu laiku piedziedājumā ir līgo, proti, lai top. Un tātad viņi dzied šīs dziesmas, kurās ir konkrēti vārdi, un viņi dzied viņas kā lūkšanu. Jo, tas tā kā top, āmen. Tas tā kā āmen. Kristiešiem āmen, jā, bet viņiem līgo, lai top. Wow, tad ļoti interesanti ir, kas tais dainās ir rakstīts un ko viņi dziedāja. Wow, jo tās viss ir patiesībā viņu lūkšanas. Tās ir viņu lūkšanas, jā. Un tad viņi aplīgo. Ko viņi aplīgoja? Principā visu. Gan nama tēvu, nama māti. Ok, tātad svētības tev, jā. Lai top. Sētas, stūrus, dārzus, visu īpašumu, jā. Vienmēr sakot, visu, lai top ir labi, jā. Bet interesanti, ka viņi arī tur tālāk dainās daudz rakstīts, ka viņi viens otru aplīgo ne tikai namatēvu, ne tikai to, kas ir apkārt, bet arī viens otru. Arī viens otru, jā. Zēni meitenes, meitenes zēnus un tā uz priekšu. Nu jā, tas ir interesanti. Mēs tā kā redzam tādu pasākuma virzību, ja tā var teikt, uz kurien tas virzās. Mēs ejam tālāk un skatāmies par maģisko aizsardzību. Jā? Mums noteikti ir jāpiemina maģiskā aizsardzība. Pret ļauniem gariem, pret raganām, burviem, kā te ir teikts. Kādā veidā viņi no tā aizsargājas? Šis ir svarīgs elements vienkārši visos šeit svētkos. Viņi pie vārtiem, pie durvīm un pie dažādām kūtīm sprauda pīlāģi vai bērzu mejas,
kā arī ērkšķus, dažus un ātrus. Nu, dažādas lietas. Un tie ēkšķi un dažas pieļauju, lai atvairītu. Lai atvairītu šos raganus, ļaunumu, maģiju un vispārējos sliktās enerģijas un lietu. Nu jā. Šis vispār līdzīgi ir tā kā ar Helovīniem. Ļoti līdzīgi, jā. Jā, atkal gari. Atkal mums ir saulgriežos, mums ir uzsvars uz gariem, uz miedarbību ar gariem, kas ir, kā viņi arī ticēja, mirušie, aizgājušie, un tad ir sliktie un labie. Un tad kā ar viņiem, kā teikt, salāgoties. Tas man atgādina, kad Eģiptē, kad bija mocības, tad kas bija jāziež uz durvīm, bija jāziež asinis uz durvju stenderēm. Jā. Un šeit ir līdzīgi, viņi liek konkrētas lietas uz stenderēm, lai nenotiktu kaut kāda lieta. Atkal sava kaut kāda ticības sistēma. Viņi liek tātad šos vainagus uz durvīm un arī pie kūtīm, lai pasargātu tātad lopiņus un viss. Un tas bija laiks, kad viņi ticēja, ka arī ļaunie gari klejo. Tā ir. Bet tad mums ir ļoti interesants moments tālāk. Šai visā vakara programmā tad viņi ir ēduši, dzēruši, pie ugunskuriem viņi skrien, lēkā apkārt, sapcīt lēkāšana pār ugunskuram, ko simbolizēja? Tas simbolizē tādu kā attīrīšanos, Jā. lai attīrītos no visa liekā un lai burvju spēks vienotu pārus, kad leca pāri kopā. Leca cilvēki pa vienam un leca pa divatā, puisis un meiteni. Tad mēs redzam atkārtot tādu uzsvaru vispār uz cilvēku auglību, vai ne? Cilvēku auglību, vispār, ka tas tāds svarīgs jautājums. Nu, protams, tas ir svarīgs jautājums. Dievs taču radīja vīrieti un sievieti. Tad te kaut kādas tādas procedūras, kas veicinātu, teiksim, to visu un ticējumu un dažādas lietas. Kas vēl bija par attīrīšanās vienu no elementiem un kaut kas par zīlēšanu bija, man liekas? Par zīlēšanu ir, jā. Kad jaunas meitenes meta vainagus ozolā vai skatījās ezera ūdenī, lai ieraudzītu savu precinieku. Tātad līgavaini, lai savu nākotnes vīru ieraudzītu. Bet tu iedomājies uz vienu mirkli, un viņa skatās viena pati, un pēkšņi viņa ierauga. Tas ir traki. Baisi. Vispār es tur būtu pārbījies vienkārši, bet maz piebildes arī bibliski, tīri bibliski. Ja tas notiek, ja viņa ierauga, bet viņa blakus nav, kas tas bija? Ļaunie gari. Pilnīgi skaidri un Dievs konkrēti. ļoti skaidri teicis, ka ar tādiem nevajag nekādus sakarus. Jā, un lai gan liekas tādas foršas rotaļas un kaut kādas aktivitātes, lai vienkārši tā teikt būtu forša vakara programma, kas ļoti patīk daudziem un tā, tomēr mēs redzam, ka visā tajā tam visam ir kaut kāda apakšā doma. Vienmēr apakšā ir doma. Traki. Un te mēs pietuvojamies tādai, es gribētu teikt, smagai tēmai, un mēs pienākam pie tādas svētku kulminācijas, ja tā var teikt. Tad viss ved uz šo notikumu. Jā, un pavisam loģiski mēs to tūlīt arī redzēsim. Tātad vakara programma notiek, viņi līgo, viņi tad iet, un tad viņi gāja arī no kaimiņiem pie kaimiņiem ciemos. Līgoja, aplīgoja kaimiņus un visu. Dāņči, dažādas šīs te spēles, ko viņi tur mētāja un zīlē nākotni un tādas lietas un viss. Un tad viņi nonāk pie tāda momenta, ka viņiem bija arī svarīgs moments mazgāšanās rasā vai ūdenī pēc pusnakts. Arī tam bija kaut kāds maģisks spēks. Tam bija šķīstīšanas nozīme. Un, protams, veselība, skaistums, ir teikt, un bija jāmazgājas pilnīgi kailiem. Un vislabāk ir vārtīties rasā, kas bija, un tas deva īpašu skaistu meitenēm un tā. Bet, es jūs aicinu vienkārši tīri tehniski to analizēt, nemēģināt visu to iztēloties, jo tas viss, uzreiz varam teikt, tā viss ir negantība Dieva acīs. Tieši tā. Bet jūs vienkārši iedomājieties to visu pasākumu programmu. Cilvēki ir, tā teikt, ieskurbuši. Jā, daudz pēduši. Labi, daudz pēduši, treknu, dzied, spēlēs, rotaļājas. Principā veids dažādas rituāliskas darbības, zīlējot, kas ir pilnīgi aizliegts, proti kontakts ar gariem, un tad tai visā kulminācija ir papardes zieda meklēšana. Jā. Kas ir papardes zieds? Vispār paparde ir ziedi? Tehniski papardei nav ziedi. Okay. Viņi iet meklēt kaut ko, kas nav. Kā nav. Bet tas ir attaisnojums. Un ko viņi atrod? Otru pusīti. Wow! Bet laikam teikt otru pusīti būtu ļoti maigi. Tas ir maigi teikt, un ne tā, kā tas ir īstenībā. Kā es lasīju, šie vārdi ir traki, bet man jums ir jāsaka, vienu nakti ir rakstīts, vīrs un sieva var novilkt savu laulības gredzenu un atstāt savu atbildību kā vīram un sievai vienam pret otru. Es tur lasīju, tur bija teikts, mājasemniece var aizmirst savas mājasemniecības rūpes, beidzot uz vienu nakti, skrienot, rotaļājoties šajā zālē, meklējot papardu ziedu un visu. Viņi patiesībā uz vienu nakti ļaujās vaļībām, kuras ir saskaņā ar mūsu tautas folkloru, ar mūsu dainām, lai cik tas traki neizklausītos, pilnīgs attaisnojums to darīt. Dainās
Tu paskatījies, cik daudz Dainas vispār apdzied tieši šo visu netiklību, kas notiek naktī? Ir tādas nerātnās dziesmas. Tā viņas sauc, jā. Tā viņas tieši arī sauc, un tās ir 2078. Un tad sanāk, ka līgojot, šie cilvēki dzied šīs nerātnās dziesmas. Šausmas, viņi tak dzied tajā melodijā. Šī tā melodijā lūkšana. Lai top, lai kaut top. Kādu nerātnu pantiņu, un lai top, un tad viņi iet un to visu dara, lai piepildās. Trakums. Ok, viss tas par laimi tuvojas izskaņai, tāpēc, ka aust saule. Jā. Un kā viņi ticēja, tad saule aust īpašā veidā, ka viņa rotājas, treideviņās rotās un danco, bet es domāju, ka... Jo nedrīkst iet gulēt. Jo nevar iet gulēt visu nakti, bet man liekas, ka viņiem liekas, ka danco tā saule, tāpēc, ka vienkārši viņa kondīcijas, viņu stāvoklis ir tāds, ka viņiem griežās viss un viņi ko tik nav izdarījuši pa nakti. Jā. Un kad saule aust, viss nostājas pa vecam. Jā. Visi atkal uzvelk gredzenus, atgriežas atpakaļ savos pienākumos, un, lai arī cik tas paradoxāli nebūtu, tad, kad ir Jāņu diena, nevis Jāņu vakars, kas ir 23. vakars, bet 24. Ko viņi dara? Guļ. Atpūšās. Dainās pat ir rakstīts, ka reti, kad ir redzēts, ka kāds līgotu nākamajā dienā. Ka visi atguļ, un viņi guļ uz zālēm tām saplūktajām, jo tā ir vienīgā reize gadā, kad viņi guļ uz tām zālēm, pēc tam viņas novāc un tā tālāk, un vienmēr sakot, tā šīs netiklības un bezdevības pasākums ir noslēdzies. Jā. Ļoti interesanti, kad Jāņi kā tādi ir šie saulgriežu svētki, un šie saulgriežu svētki notiek arī daudzās citās valstīs, pārsvarā visā Eiropā, Amerikā, Kanādā. Pat citos kontinentos. Tikai viņi ir zem drusku savādāk nosaukti no tajā paši Jāņi, tikai citā valodā. Piemēram, Igaunijā ir arī ugunskura tajā laikā, kuriem pārlec, dzied, dejo. Ok, tas izklausās un tāpat. Igauņu valodā tas vārds nozīmē svētā Jāņa diena. Piemēram, Lietuvā. Tur arī meklē papardu ziedu un arī ugunskurus un visu pārējo. Piemēram, Somijā vēl. Tur tās pirtis. Tur ir pirtis, jā, tur arī ir nosaukums šai dienai Juhannus, kas ir latviski Jāņi. Un tad arī tiek papardu ziedu meklēšana, iet pirtīs, un vēl interesanti, kad Kanādā šajā 24. jūnijā ir milzu ugunskuri. Tas pats. Un Spānijā ir svētā Juana nakts. Juana, man liekas, ka Juans nozīmē Jānis. Tieši tā, jā. Un tur arī tiek iekurti ugunskuri, un viss pārējais notiek. Wow. Ko mēs varam no Bībeles? Dažus momentus, kas tev nāk prātā? Pāvils man, kas nāk vispilgtāk prātā, ir tas, ka Pāvils saka, ka pasaulē nevajag pat līdzināties. Ka mums nevajadzētu pat līdzināties pasaulē. Tas būtu no sērijas, es neko no tā visa nedomāju, mani nodomi ir tīri, es negribu to darīt, ļaunprātīgi. Bet ja dara, tad līdzinās tāpat. Wow, to mēs laikam vēl dažos vārdos pieskarsimies beigās, bet man nāca prātā par sataisāmo dienu un sabatu. Sataisīšanās, saulriets, un tad ir tie svētki. Un vispār zelta teļa moments man nāca prātā. 2. Mūsu grāmatā, 3.2. nodaļā, 6. pantā, kad viņi uzcēla zelta teļu, tur ir teikts, un tie cēlās agri no rīta un upurē dedzināmos upurus, pienes pateicības upurus, un tad tauta apsēdās, ēst un dzert un cēlās līgsmoties. Latviski līgsmoties, angliski varētu tulkot kā rotaļāties. Ja? Tās ir dziesmas, tas ir visas tās procedūras. Izklausās ļoti līdzīgi. Principā pagānismā tā visur. Visur ir šī lieta. Viss atkārtojas, jā. Nekā jauna nav zem šīs saules. Bet noteikti es dzirdu, ka cilvēki domā vai saka, kāda starpība, kā tos svin. Es tā nedomāju, varbūt tās šis viss ir kādam pilnīgi jaunumi, bet kas tur slikts vienkārši pie ugunskura pasēdēt Jāņu vakarā, kāpēc mēs nevaram paēst sieru, padzert kaut ko citu. Ja, es ļoti ceru un ticu, ka tā, bet jā, kas tur slikts pašam pa sevi? Interesanti būtu, ja, piemēram, es nopirktu kreklu, kur būtu kāds uzraksts, kas būtu japāniski, un es nesaprotu japāņu valodu. Bet es valkātu šo kreklu un pat negribētu zināt, kas ir rakstīts. Un, piemēram, būtu Japānis, un viņš izlasītu, un viņš saprast, ka tur ir kaut kas briesmīgs uzrakstīts. Ak, šausmas. Bet es to nesāju, un viņš var domāt, kad es piedalos tajā un kad es atbalstu. Šī ir vispār ļoti laba līdzība, jo, kad es viņu nopērku, es nesaprotu, un man nolūk varbūt ir tīri. Varbūt ir tīri, jā. Varbūt man vecāki nopirkt to kreklu. Bet nesājot, es atbalstu to, kas tur ir rakstīts. Jebkurā gadījumā. Jā. Un Bībelē man nāk prātā tas, ka varbūt tās kaut kas mums nav nešķīsts. Pāvils saka, es ticu, ka nekas pats par sevi nav nešķīsts, tikai kam tas domā, tam tas ir nešķīsts.
Bet viņš turpat arī raksta, ja nemaldos, Romiešiem 14. nodaļā par to, ka nemūžam nedarīt kaut ko, kas apgāna cita sirdsapziņu. Proti, varbūt tās man tas pilnīgi neko nenozīmē. Un varbūt man motīvi ir tīri, pilnīgi, tur tīri nevainīgi. Jā. Bet jebkurš cits, kurš redz, varbūt kādam ir bijusi tā liela cīņa atteikties no visām šīm paražām, varbūt viņš pat ir piedalījies pilnvērtīgi šī pasākuma piedzīvošanā. Redzot to visu, tas viņam var būt paklupšanas akmeni. Tas var būt piedauzība. Tāpēc, dārgie Dievu mīļotie, mūsu novēlējums ir šais brīvdienās pavadīt tās kā labas brīvdienas, izmantojiet iespēju gudri, bet tāpat laikā, zinot visu šo, dzīvot tā, lai tas būtu arī ne tikai foršas brīvdienas, bet arī Dievam patīkams. Mums par svētību, atspirdzinājumu un par godu Dievam. 1. Korintiešiem 10.3.1. Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Amen. Āmen. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!